Šis būs stāsts par sievietēm, kas ir apraktas klusumā. Par sievietēm, kuras netiek sadzirdētas, par sievietēm, kuras tik ilgi ir cietušas. Par sievietēm, kuras ir aizmirsušas. Kā ir būt patiesībā, par sievietēm, kuras ir bijušas izraidītas, par sievietēm, kuras ir bijušas norakstītas. Par sievietēm, kuras ir darījušas visu iespējamo, lai paliktu savā mīlestībā, lai paliktu tās, kas viņas ir, un viņas tādēļ ir bijušas demonizētas, tādēļ viņas ir bijušas sistas klapētas, tādēļ viņas ir bijušas pazemotas, tādēļ viņas ir bijušas pasludinātas par sliktām esam, tādēļ viņas ir bijušas aizmirstas klusumā. Un ne tajā klusumā, kurā ir patīkami kopā būt, bet tajā klusumā, kas izmisīgi sāp sirdī tādēļ, ka nav neviena, kas sadzird tevi. Šis stāsts par katru no sievietēm šobrīd uz planētas Zeme, un tas stāsts ir sācies ar sievietēm, ar sievišķajām enerģijām jau tik ļoti sen. Šis ir stāsts par Lilitu, un šis ir stāsts par Mariju Magdalēnu, un šis ir stāsts par mani, un šis ir stāsts arī par tevi, mīļā. Gadu tūkstošiem sievišķā enerģija ir bijusi pakļauta, izvarota, izraidīta, padarīta lēta, nevajadzīga, necienīta. Un tas nekas, ka mēs varam balsot vai ka mēs drīkstam vadīt automašīnu. Būt patiešām par sievieti mūsdienās joprojām daudz kur ir noziegums, joprojām daudz kur cilvēki vispār nesaprot, ko sieviete ienes patiesībā. Ko sieviete dara, kad viņai ir ļauts būt, kāda viņa izskatās savā spēkā, tas lielākoties ir bīstami, tas lielākoties ir noraidīts, nepieņemts. Mēs dzīvojam vīriešu pasaulē, un jo vairāk es strādāju ar sievišķām praksēm, ar sievišķām enerģijām, jo vairāk es redzu, cik ļoti tas tā ir. Pirms tam man nemaz tik ļoti tas tā nešķita. Man likās, viss taču ir normāli. Mēs varam darīt jebko, mūsdienīga sieviete var būt jebkas, ko viņa grib, viņa var darīt un būt, jebkas, ko viņa vēlās, tikai vajag censties, un viss sanāks. Man ir jau pār 30. Es šo to esmu redzējusi pasaulē. Un es esmu šo to piedzīvojusi šajā laikmetā. Es esmu redzējusi, kā manām draudzenēm paziņām dzimst bērni, kā viņas iziet pie vīra vai kā viņas šķirās, kā pret viņām izturs vīri, kā pret viņām izturs tēvi, kā pret viņām izturs dažādi garām gājēji. Es esmu interesējusies par to, kā sievietes dzīvo pasaulē, kā sievietes dzīvo Krievijā, kā sievietes dzīvo Amerikā, kā sievietes dzīvo Ganā, kā sievietes dzīvo Dienvidāfrikā, kā sievietes dzīvo Brazīlijā, kā Kanādā, kā Itālijā, kā Indonēzijā, kā Austrālijā, un kā sievietes agrāk ir dzīvojušas, un kāda ir tā enerģija, kas ir tā patiesā sievišķā enerģija. Un jo vairāk es strādāju ar patiesu sievišķīgu enerģiju, jo vairāk es saprotu, cik ļoti viņa ir ievainota, cik ļoti viņa alkst būt spēkā. Un nevis tāpēc, ka man te kaut kāds izņēmums ir, ka man tikai vienīgai darīja pāri, un mani tētis nepietiekami mīlēja vai nepietiekami pieņēma kā jaunu sievieti. Tas ir visur. Latvijā statistika ir neapskaužama. 3 no 5 sievietēm ir piedzīvojuši savā dzīvē seksuālu vardarbību. Pat ja tā nav bijusi pilna izzivošana, kur lielākoties sievietes vienā vai otrā veidā to ir pieredzējušas, un ja mēs ņemam vērā, ka seksuāla izvarošana vai seksuāla izmantošana var būt arī laulībā, jo viņas pienākums nav dot katreiz, kad vīram iegribās, tad tā statistika vēl ir daudz drūmāka. Lielākoties sievietes vairs par to pat nerunā, jo mums ir iezombēts.
ka tas ir normāli. Tas, kas mani priecē šajā laikmetā, kas mani priecē manā dzīvē un sieviešu dzīvēs, ar kurām es strādāju un kuras es redzu, un skolotājs, no kurām es mācos visā pasaulē, ka dievišķā, sievišķā enerģija atgriežas. Dieviete atgriežas savā vietā. Tas nav bijis tik ilgi. Mēs sākam atcerēties. Viņa bijusi ir tepat. Viņa ir bijusi apspiesta, pazemota, iedzīta pagrīdē. Tomēr viņa vienmēr ir bijusi klātesoša. Vienīgi tagad viņa beidzot sāk stāties vienlīdzībā, blakus dievišķai, vīrišķai enerģijai. Un tikai tad, kad viņi abi ir vienlīdzībā, mēs patiešām varam pieredzēt dzīvi, kā tas ir tā skaisti. Es gribētu teikt, tikai tad tas ir normāli. Tas, kas tagad notiek, nav normāli. Man ir apnicis redzēt, cik ļoti tiek normalizēta emocionāla, fiziska, finansiāla vardarbība. Cik ļoti ir normalizēts aizvainot vienam otru. Cik ļoti ir normalizēts rakstīt briesmīgus komentārus, cik ļoti ir normalizēta kritika, kas ir pamatota vienkārši traumās, kas nav, konstruktīva kritika, lai vai kas tas būtu. Neviens cilvēks, kurš patiešām ir profesionāls eksperts savā jomā, nesniegs nesankcionētu kritiku kādam, kurš cenšas. To var izdarīt tikai kāds, kurš nesaprot, par ko ir runa. Un tieši tāpēc, tad, kad es runāju par sieviešu praksēm, ziniet ko? Visvairāk komentāri atrodas vīriešiem. Visvairāk zampas, visvairāk darbas atrodas vīriešiem. Viņiem tas ir tā kā iekšā, iekodēts. Tā nav. Tu runā nepatiesību, pretestība, naids pret sievieti. Iekšā, dziļi. Daudzi to pat neapzinās. Es pat teiktu, lielākā daļa drīzāk. Tomēr ir laiks atcerēties. Laika mainās, un mēs sākam atcerēties. Un tas, kas man visvairāk patīk, ka arī šīs senās enerģijas, kuras ir bijušas kopš laika gala, kuras ir bijušas pirms pirmās ieelpas, tā enerģija, kas bija pirms lielā sprādziena, tas mirklis pirms lielā sprādziena, manuprāt, ir tas, kas ir viņa. Viņa! Tā lielā varenā mīlestība. Mēs esam pieraduši domāt, ka mīlestībā mūs mīl Dievs Tēvs vīrišķais. Un tagad ja mēs pavērojam vīrieši, kādu pasauli ir radījuši, vai viņi ir pilni ar mīlestību, vai šī pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir mīlestības pilna. Un, manuprāt, lielākā daļa no tā, kas notiek, ir tieši tādēļ, ka nav blakus viņam mīļotā sieviete, viņam nav blakus mīļotā dieviete, jo viņa ir bijusi padarīta par sliktu esam. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā pārdod cilvēkus. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā nogalināt cilvēkus masveidā ir ieteicams. Tas ir normāli. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā atriebība, skaudība, nenovīdība, alkatība ir slavējams lietas. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā inde ir lielākajā daļā ēdienu veikalā. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā dažādas ikdienišķas lietas ir sakārtotas loģiski attiecībā uz to, lai kāds vairāk nopelnītu tā vietā, lai dzīvotu mīlestībā. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēka sajūtas, emocijas un patiesība
kurā sievietes balss, sievietes viedums un sievietes intuīcija nav vērtība. Tomēr tas mainās. Pagaidām kopumā pasaulē tā nav vērtība. Un, ja tavā dzīvē tā ir bijusi liela vērtība, tas ir liels izņēmums. Šobrīd uz planētas Zeme tā nav liela vērtība. Un atliek vien paceļot, atliek paskatīties kaut vai internetā, kas notiek citur, kas notiek tepat Latvijā. Vienkārši tepat Latvijā mums pat vēl ir diezgan salīdzinoši laba situācija. Mēs dzīvojam Dieva ausī. Citur ir daudz sliktāk, un tieši tādēļ Latvija var būt tā vieta, kur atdzimst patiesa vienlīdzība, patiesa garīga atmoda, patiesa sirds revolūcija. Latvijā daudzi runā par skumjām, kad kaut kas ārkārtējs notiek. Visbiežākais komentārs internetā, ko es redzu, ir, kā tā vispār drīkst skumji. Vai notiek kaut kas šausmīgs, kā tur, kaut ko tur, un beigās, cik žēl, skumji. Jūs jūtat pilnīgi tā enerģija, tā, Un vienalga tiek lietots vārds skumji. Un tā ir. Mums ir sirds cieta. Skumjas ir 4. čakras bloks, jeb sirds bloks. Tas no tāda zinātniskā viedokļa. Mēs skumstam, bet tās skumjas drīkst izstrādāt. Un kādēļ mēs skumstam? Skumjas kā enerģija ir gan arī kā bipolārie traucējumi. Kad mēs par kaut ko domājam kaut ko sliktu un kaut ko ļoti labu, kaut ko tādu stulbu man nepatīk un kaut kas man ļoti patīk. Ja par savu dzīvi mums ir vai nu briesmīgi, vai nu lieliski, mums nav vienkārši dzīve. Mēs vai nu esam nožēlumā stāvoklī vai kaut kādā lielā priekā un svinībās. Kā ir vienkārši dzīvot? Mēs to esam aizmirsuši. Un tās ir skumjas. Es tā, protams, lielos vilcienos par to runāju, bet es domāju, ka tu sajūti. Tas ir tā kā, kad mēs atceramies kaut kādas bijušās attiecības. Mēs atceramies briesmīgos brīžus un foršos brīžus. Mēs neatceramies, kā bija patiesība, kāda bija tā ikdiena visbiežāk. Atgriežoties pie Lilītas un Marijas Magdalēnas. Un kāpēc tieši šīs divas tās ir mīlestības šķautnes? Kad es runāju par arhetipiem, kad es runāju par šīm te dievietēm, tas ir tā kā lielās mīlestības šķautnes. Cilvēka mazajam prātiņam nav iespējams aptvert to lielo varu no viņu. Tas ir nereāli. Tomēr mēs spējam paņemt atsevišķu šķautni, to ielaist sevī, sajust vai novērot savā realitātē, kā tā izpaužas. To mēs varam. Mēs varam aptuveni pagaršot Lilitu, mēs varam aptuveni pagaršot Mariju Magdalēnu, mēs varam pagaršot Māru, mēs varam pagaršot Laimu, mēs varam pagaršot Demetru, mēs varam pagaršot Persifoni, mēs varam pagaršot šos atsevišķos arhetipus, kāda ir Venēra. Tomēr mēs nevaram paņemt to pilnīgi visu, jo tas cilvēka nervu sistēmai būtībā ir pārāk daudz, it īpaši nervu sistēma nav trenēta. Tāpēc, ka tā ir pieredze. Mīlestība ir pieredze, to nevar izdomāt, to nevar izlasīt grāmatā, to nevar izrunāt, to nevar iemācīt. To var sajust, to var pieredzēt, to var piedzīvot, to var atvērt, to var pagaršot, to var dabūt ķermenī iekšā. To nevar ar galvu izdomāt. Tas nav rakstīts svētajos rakstos, tāpēc svētajos rakstos ir gaužām maz. Piemēram, par Lilitu un Mariju Magdalēnu. Lilita ir tā, kur bija izraidītā. Viņa bija izraidīta no paradīzes. Marija Magdalēna bija padarīta par prostitūtu. Viņas Lilita ir pirmatnējā enerģija. Pirmatnējā sievišķā. Tā, kur pateica nē. Jūs man nekontrolēsiet. Man rāmjos neviens neieliks. Es esmu mīlestība pati par sevi. Un kur viņa ir tagad? Cik ļoti šī enerģija ir attīstīta sievietēs sievišķā veidā. Mīlestībā, nevis vīrišķajā.
tādā es visu varu. Ja? Bet sievišķajā. Atgriezt viņas abas un daudzas citas, bet šoreiz par viņām, ja? Atgriezt viņas abas sevī spēkā ir garīgais dumpinieciskums, kurš ir tik ļoti vajadzīgs šobrīd pasaulē, kas patiesībā es gribētu teikt, ja tu to redzi tagad, es teiktu, ka viņš jau sen tevī mīt. Es redzu, es vienkārši zinu, ka tu netiktu līdz šādam video, tas vienkārši nenonāktu tavā realitātē, tu netiktu līdz šim brīdim, noskatītos 5 sekundes un nenoskatītos tālāk. Ja tas jau nemostos tevī, es vienkārši aicinu tam pievērst vairāk uzmanības. Kur ir mana uzmanība, tur ir mana enerģija. Jo vairāk mēs tam pievēršam uzmanības, jo vairāk tas attīstās mūsos, un jo vairāk tas attīstās mūsos, jo vairāk mēs ienesam šo sakrālo mīlestību visā pasaulē, vienā vai otrā veidā. Un tieši šis brīdis, šobrīd, šis laikmets ir tas, kurā tās enerģijas ir nevis vienkārši vajadzīgs, bet vajadzīgs vairāk kā ēdiens. Lilita ir tā, kas atgādina par pašpietiekamību pasaulē. Šobrīd mēs dzīvojam pasaulē, kurā vara grib, lai sievietes ir atkarīgas un paklausīgas. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki, vīrieši pārsvarā, bet arī sievietes īstenībā, bet vīrieši pārsvarā pelna milzīgu naudu uz sievietēm, kuras ir pilnas ar bailēm, pilnas ar kaunu, pilnas ar vainu, kuras neapzinās savu skaistumu, kuras nepazīst sevi. Vīrieši ir izgudrojuši lielāko daļu lietu, kuras sievieti padara par objektu, nevis par orakulu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā sievietes ir padarīts atkarīgs no vīriešiem, atkarīgs no alkohola, atkarīgs no dažādiem medikamentiem, jo tiek pasludināts par trakām, jo viņām nav iemācīts gūt viedumu no savām emocijām. Joprojām mēnešreižu produkti, paketes un tamponi ir pilni ar indi. Protams, izņemot, tad, ja tu riktīgi meklē un piemaksā, lai dabūtu kaut ko, kas tev nav indīgi. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā, mēnešreižu produktu pastāv jau diezgan sen. Pirmo reizi viena liela kompānija pārbaudīja paketes ar īstām asinīm 2023. gadā, 2 gadus atpakaļ. Tas nozīmē, ka mēs joprojām nezinām, kā tas ir, kad sievietes parūpējas par sievietēm. Tāpēc, ka tas, ko es tagad redzu, tas arvien vairāk ir, bet tas joprojām nav mainstreamā, jeb tas joprojām nav normalizēts. Es gribu radīt caur sevi, caur savu dzemdi, radīt vidi un sabiedrību, kurā veselīgi produkti sievietes veselībai ir katrā veikalā, katrā stūrī un ir pieejama katrai jaunietei. Es biju pārsteigta, es biju tik ļoti savā ignorancē par šo tēmu, un es šobrīd saprotu, ka, man nebija ne jausmas, ka tas ir tā. Es esmu privileģēta, ka man mammīte parādīja, kas ir paketes, piemēram. Tomēr ne visām jaunietēm tas tā ir. Un kur nu vēl, lai izstāstītu par ciklu nozīmi, par tā iespējām, par to, ka mēs mainamies katru nedēļu, mūsu viss ķermenis, hormonālā nervu sistēma, viss smadzeņu darbība mainās katru nedēļu cikla laikā. Vai, piemēram, tas, ko es gribēju teikt par to, cik ignoranti es biju par problēmu, kas ir ar higienisko pakešu pieejamību jaunietēm, ir tīpaši tādām, kuras nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, ir tīpaši tādām, kuras nāk no ģimenēm, kurās mammai ar tēti ir diezgan vienalga par viņas reproduktīvo veselību.
Tā ir milzīga problēma, par kuru man nebija ne jausmas, tāpēc, ka es dzīvoju privileģētā vidē, kur man mamma to uzskatīja par vajadzīgu man izstāstīt. Man sāp sirds par katru sievieti, kura nekad nav izjutusi sievietes garīgo ceļu, kas ir orgasms. Man sāp sirds par to, ka tas ir normāli tēlot, ka tas ir normāli nezināt, ka tas ir normāli to izdarīt kā pienākumu. Vīriešu garīgais ceļš ir ļoti saistīts ar mieru, ar klusumu, ar svēto rakstu lasīšanu, ar iedzināšanos likumos, svētos un citādos. Tas nav sievietes ceļš. Vienkārši nav. Un joprojām sievietes, kuras neiet šo ceļu, tiek demonizētas un pasludinātas par visu iespējamo. Lilita. Šis tas pierakstīts par viņām visiem ir tik daudz, es nezinu, cik es paspēšu pateikt. Lilita, viņas enerģija, viņa nemāca kā dzīvot, viņa tikai izrāda tev, kur ir tavas limitācijas, un viņa izārda tavas važas. Viņa atbrīvo, viņa ir totāli atbrīvotāja. Viņa ļauj sievietei būt īstai, dzīvai, bīstamai šai vīriešu pasaulē. Kāpēc sievišķa enerģija tika demonizēta, kāpēc viņa tika noslaucīta no zemes virsmas? Tāpēc viņa nevar kontrolēt. Un vajadzība pēc kontrolas ir vīrieša. Gļuks īstenībā. Šī kontrolētā pasaule ir ego gļuks. Tur nav nekā īsti un svēta. Pārvaldīt, jā, bet pārvaldīt ir augstākā labumā tam, kas tiek pārvaldīts. Nevis augstākajā labumā tam, kas pārvalda. Es domāju, ka daudzi vīrieši un sievietes, protams, sajūt šī arhetipa klātbūtni tad, kad iemācās pateikt nē. Iemācās pateikt nē vardarbībai, iemācās pateikt nē izmantošanai, iemācās pateikt nē izvarošanai. Bet varbūt arī ir otrādāk. Varbūt arī Lilita parādās tad, kad tev vienkārši ir jāiemācās pateikt nē. Nevis tad, kad tu jau esi iemācīsies, bet viņi vienkārši sāk rādīties vienā vai otrā vietā un saka, hei, halo, stop! Nē. Tas ir robežas un tā ir nejēdzības apstādināšana. Kādēļ šobrīd pasaulē notiek tik ārprātīgi daudz vardarbības pret cilvēku būtni, pret dvēselēm? Tādēļ, ka sievietes, tādēļ, ka dvēseles nav savā spēkā. Pretējā gadījumā viņas pateiktu tik stipru nē, ka tas viss apstātos. 1, 2, 3, jā, protesti, jā, kāds iet kaut ko dara, mēģina bļaut, iedot balsi. Jā, bet tas vienalga ir vēl stadijā, kad tas vēl mostas. Jā, sieviešu enerģija ir bijusi apspiesta tik ilgi, domājies, ja tu gulētu tur, piemēram, 2000 gadus, 3000 gadus, 6000 gadus, čučētu, piespiesta kaut kādā pagrabā, tumsā. Un lēnā garā tevi sāktu modināt. Nu, sākumā tu neizskatītos pēc priecīgas drosteliņas. Tas ir tas, kas notiek. Un tam ir jāaiziet cauri. Daudz, kur tā sievišķā enerģija ir izkropļota, tāda deformēta. Bet tas ir tāpēc, ka viņa ir bijusi samīcīta. Viņa ir bijusi iespiesta tik ilgi, ka tad, kad viņa sāk mosties, viņa nav priecīga. Viņa neizskatās pēc maipaķītes, un tas ir dabiski. Tad, kad tu esi zem kaut kādām drausmīgām miegzālēm piedzērusies, es nezinu, sazāļota,
saspārdīta ar kājām nogulējusi pagrabā, tad tu beidzot izvelcies saulītē, tu neizskaties pēc skaistuma karalienes. Tas ir tas, kas notiek daudz, kuras sieviešu enerģija, jā, viņa mostas, viņa pagaidām vēl mostas, viņa nav pamodusies. Nav. Tomēr, ja mēs viņu nemodināsim, viņa nepamodīsies nekad. Lilita stāv klātām sievietēm, kuras aiziet no toksiskām attiecībām, kuras aiziet no vīriešiem, kuri dara pāri viņai vai bērniem, vienā vai otrā veidā. Šī viņas aiziešana māca un tā kā dod iespēju arī vīrietim padomāt. Jo arī vīrieši iet šobrīd ļoti nevieglam posmam cauri. Arī viņi mācās, kāds ir šis jaunais vīrietis, kāda ir viņa loma pasaulē, kurā sieviete pati principā par sevi var parūpēties. Tajā pašā laikā viņa augst to, lai kāds par viņu parūpējas, lai vīrietis viņai iedod vīrišķo enerģiju. Kā viņam būt, kur viņam būt, kā tas izskatās? Kā būt pasaulē, kur patiesībā sievietes ir aizmirsušas savu vērtību un piedāvā visu, ko viņas dod, pavelti? Nu labi, palēto. Palēto. Tieši tāpēc, ka sieviete pati ir aizmirsusi savu vērtību, arī vīrietis to ir aizmirsis. Un tie daži, kas mēģina turēt latiņu, brīnišķīgi, viņiem tiek visvarenākās sievietes. Liela daļa atsakās vispār censties. Mēs pazaudējam milzīgu daudzumu vīriešu un vīriešķā potenciāla daudzās atkarībās, dažādās atkarībās, alkoholisms, azartspēles, narkotikas, viss iespējamais. Tāpēc, ka atkarības, šajā gadījumā viss šis iepriekš nosauktais, ir tā kā indīga, toksiska, neīsta, sintētiska sievišķa enerģija. Un ja vīrietis nesaprot, kādēļ viņam censties iegūt sievišķo enerģiju pat aiznot no sievietes, tikpat labi var iedzert aliņu un paspēlēt videospēles. Tas ir tas pats. Tāpēc, ka ja sievietē ir toksiska sievišķa enerģija, neattīstīta, nedzidrināta, ne tīra, svēta, skaista, brīnišķīga, vai vispār nav tur knapi, ja, tūļājās, tad no aliņa to var dabūt vieglāk. Un tādā pasaulē mēs dzīvojam. Un tā nav mūsu vaina, bet tā ir mūsu atbildība. Lilita ir grūtā izvēle, kas atbrīvo. Viņa ir hauss pirms kārtības. Tieši tādēļ man liekas, ka viņa ceļas un nāk, un arī tāpēc es tagad par viņu runāju, jo šis, kas tagad notiek, mums ir ļoti vajadzīgs hauss. Mums ir tik ļoti vajadzīgs hauss, lai sapurinātu, lai satricinātu, lai apgriezt visu kājām otrādāk un lai izvēlētos pilnīgi citādāk. Pilnīgi katra sfēra cilvēka dzīvē var tikt dzidrināta mīlestībā. Pilnīgi katra dzīves sfēra. Un lai vai cik attīstīts nebūtu cilvēks, viņš vienalga ir saistīts ar visu pārējo pasauli. Tu vari dzīvot savā burbulī, pilnīgi svēts. Tomēr tu nevari būt laimīgs, kamēr visu pārējo pasauli dzīvo miskastē. Tieši tādēļ cilvēki, kuri atmostās un dvēseles, kas nāk spēkā, tā ir atbildība ar to dalīties, tā ir atbildība strādāt, tā ir atbildība rīkoties, lai visas iespējamās lietas, vietas, notikumi un katra dzīves elementa ķēdes posmi būtu arvien vairāk jēgā. Un tas nozīmē skatīties acīs savām sāpēm, kā ir, un sākt dzīvot, tā teikt, pa jēlo. Pārstāt bēgt seriālos, atkarībās un tā tālāk. Un dieviete, piemēram, Lilita vai Marija Magdalēna, ir tieši tās enerģijas, kas palīdz no tā izkāpt ārā. Viņas palīdz atgūties, viņas palīdz piepildīties ar mīlestību, ar sevi pašu, lai nav vajadzības skriet un beigt visos tajos, atkal iepriekš nosauktajos. Viņas ļauj būt dzīves ceļā pa īstam,
nevis sastingt, nevis aizbēgt, nevis būt mūžīgā pretestībā pret to, kas notiek. Es domāju, ka tu zini, ka liela daļa cilvēku tēlo to, kas viņi nav, lai iedarētos, jo mums tā ir mācīts. Mani ģimenē, tīpaši vecmāmiņa, viena īpaši, mācīja riktīgi, kā tas ir būt lieliskai manam namamātei, skaistai, smaidīgai, priecīgai, laipnai, jokoties, un smieties galvat kārus. Un tik līdz durvis aiztaisās, tik līdz viesi ir prom, iet un purpināt. Tā ir totāla maska, tas ir totāls teātris, un tā dzīvo liela daļa cilvēku. Un Lilita ir tā, kas necieš puspatiesības un necieš maskas, viņa vienkārši to norauj nost, un liek tev atcerēties, kā ir patiesībā. Tas ir vareni, un tas ir vareni. Un tā ir tāda intimitāte starp cilvēkiem, starp dvēselēm, vienam ar otru un visiem kopā ar planētu Zeme. Un Marija Magdalēna arī ir par intimitāti. Liela daļa viņu pazīst tieši kā prostitūtu, vienkārši šajā vārdā. Un tas liekas vienkārši, crazy. Viņa svaidīja Jēzum kājas un no tā viņu pasludināja par netiklu un vispār kā viņa daudz to pat nepieminēja, kā viņa tik tuvu gāja viņa ķermenim un vispār viņa aiztika, bet tas arī ir tas, viņa svaidīja viņa kājas, jo viņa bija intīmu tuvu, un tas ir vispār sens rituāls, ko viņa veica. Un viņa atpazina ķermenī dievišķo. Tas ir sievietes ceļš, atpazīt ķermenī dievišķo, nevis kaut kur gaisā vai vēl kaut kur, bet ķermenī, iekšā, patiesībā ir tevī, kur tevī, iekšā ķermenī. Un Marija Magdalēna ir tā, kura jebkuru sievieti, kura ir salauzta vienā vai otrā veidā, viņa ne tikai dziedina, viņa ļauj atgūt savu troni, viņa ļauj atgūt savu vērtību, viņa man ir palīdzējusi tik ļoti atgūt savu vērtību. Es tik daudz esmu raudājusi tieši caur Mariju Magdalēnu, tādā maigā, svētā, sievišķīgā klātbūtnē, kur viņa vienkārši parāda. Marija Magdalēna bija viena no bagātākajām sievietēm tajā laikā, un viņa principā finansēja visu to Jēzus padarīšanu, visu tos viņa ceļojumus un tā tālāk. Tā bija viņa. Viņa bija tā, kas ieradās. Šis Bībeles stāsts, kur viņi ierodās pie Tiberijus vakariņās, lai pasacītu, ka Jēzus ir augšām cēlēs. Un jūs iedomājieties, kāda ir viņas vara. Un vienalga, vai viņai vienkārši status ļāva, vai viņai bija tādas spējas pārvaldīt cilvēkus mīlestībā, vai kā viņi nonāca tajās vakariņās. Kā viņi tur nonāca, cik tur vēl ir taču sargi, vārti, durvis, tur vēl cilvēki pa ceļam, vesela jūra, kuriem ir jāaiziet garām, lai viņi tur nonāktu. Nu, taču ne jau, katru prostitūtu tāpat no ielas nevar nonākt Tiberijus vakariņās. Viņa ir tā, kura ir bīstama ne jau tāpēc, ka viņa daudz zināja par Jēzu, bet tādēļ, ko viņa reprezentē. Viņa reprezentē intīmu Jēzus partneri, kura viņu saprata. Viņa bija apustuļu apustule, kurai nebija jāskaidro. Daudz, kas apustuļiem nebija skaidrs par Jēzus mācību. Viņi daudz ko pārjautāja, viņi daudz ko interpretēja pa savam. Bet viņi zināja. Viņi vienkārši zināja. Viņi bija hieros gamos abi divi, viņi bija viens otram, viņi bija vienlīdzīgi. Un cik glorificēts ir Jēzus,
Un cik maznozīmīgi ir bijusi Marija Magdalēna. Tas ir fantastiski. Un tieši tāpēc viņu vajadzēja apklusināt, jo viņa bija būtne, kas saliek vienā veselumā svētumu un jutekliskumu. Kas vienā veselumā ieliek intuīciju un apgaismību. Kas vienā veselumā ieliek seksualitāti un svētu templi. Kas ir viņa pati. Baznīca no tām atceļ stāvus, tāpēc viņu vajadzēja vienkārši novākt. Un tieši tādēļ arī sievietēm ir tik svēts uzdevums šobrīd atgriezties tajās enerģijās, atdzīvināt tās sevi un mācīties būtībā par jaunu, kā tas ir. Jo tas nav bijis ļauts. Tas nav bijis ne tikai ļauts, nav bijis vispār iedomājams, kur nu vēl pieņemts un slavēts. Iedomājieties, šobrīd pasauli, un tas ir bijis šobrīd vēl, jau kaut cik, ja? Iedomājieties, kā bija agrāk, pasaulē sieviete varēja būt tikai vai nu svētā vai grēcinieca. Nebija divu variantu, nebija tāpēc trešā varianta, ja? Tā kā vai nu svētā vai grēcinieca. Marija iet trešo ceļu. Viņa ir tā trešā alternatīva. Viņa nedominē, bet viņa izšķīdina ilūzijas par to, kas ir sieviete, kas ir sievišķība, un kas ir svētais templis, kas ir svētais grāls, tā ir viņa. Tā ir sieviete, tā ir dzemde. Tie ir svētie ūdeņi, kuri plūst caur viņu, caur sievieti. Un katra sieviete to var atcerēties, katra sieviete to var sevī atmodināt, katra sieviete var tāda būt. Mums īstenībā ir tikai jāatcerās, jo mēs patiesībā jau tādas esam, mums ir tikai jāatcerās. Jo viss sarežģīt, mēs varam izlasīt visu kaut ko, to arī noskatīsies šo video un domās, jā, cik gudri, vajag forši. Bet tas atcerēties, un tas ir izmainīt ķermenī, strādāt ar enerģiju, ar mīlestību, nevis galvā, ķermenī. Tieši tas ir tas, ko es daru, tas ir tas, ko es nesu spēku kursā un citos kursos. Pievienojos. Tad, kad mēs sākam integrēt viņas arhetipu, kaut kas atmostas. Un tā ir tāda svētā trīsvienība kaut kāda par to, ka mīlestība ir zināšanas, kuras nenāk no grāmatām, kuras vienkārši ir iekšpusē, un tā ir milzīga brīvība. Šīs zināšanas ir milzīga brīvība, jo tā ir liela atbildība, tā ir spēja, māka, prasme būt dzīves ceļā un baudīt to, un būt tajā drosmīgi arī tad, kad nav ko baudīt, kad ir sāpīgi, un negriezties prom. Pieredzēt. Šobrīd viņi atgriežas, un nevis baznīcā vai pat ne kaut kādā ceremonijā, bet viņi atgriežas tajā sāpē, kura mīt katrā dvēselē. Tā ir tā sāpe, kas ir ilgas pēc kaut kā, ko mēs zinām, pēc tās mīlestības, ko mēs tā kā zinām, bet kuru mēs esam aizmirsuši. Tā ir tā zināšana, kā bija pirms mēs atdalījāmies, pirms šķīrās labi un slikti, pirms šķīrās pareizi un nepareizi, pirms šķīrās ķermenis ar garu. Pirms tam viņa zināja, pirms tam viņa bija spēkā, pirms tam viss bija vienā. Tagad mēs dalām ēnu no svētības. Viņa atgādina, ka mīlestība iet cauri visam, un nav kaut kas tāds, ko nevar izmīlēt par svētu esam. Jebkuras sāpes, jebkuras pieredzes, jebkuras situācijas ir tādas, kas var tikt atgrieztas veselumā, skaistumā, piedzīvojumā un mīlestībā. Un gan Lilita, gan Marija, gan citas dievietes, daudzām no viņām ir stāsts, ka viņas nolaižas lejā. Ja mīti ir kā stāsti arī par enerģijām,
Bet viņas nenolaižas lejā, jo ir kritušas. Viņas nolaižas lejā, jo atsakās nemīlēt to, kas ir pakritis. Un tas ir stāsts šobrīd par daudziem cilvēkiem un arī Latvijā par bomžiem, par prostitūtām, par atkarīgajiem. Dievs viņiem saka, ka viņi nav riktīgi, kamēr nav savākušies, un Dievēta saka, ka jūs esat mīlēti tāpat. Un tā mīlestība un pieņemšana, kā ir, ļauj celties, ļauj atslābt, ļauj bez cīņas atgriezties dzīvē. Un tas, ko es ļoti, ļoti novēlu cilvēkiem sajust un atcerēties un redzēt šo video varbūt. Līdz ar to, jā, viņas abas ceļas gaismā nevis tādēļ, ka viņas rauj kāds augšā, bet tādēļ, ka viņas zina ceļu atpakaļ, jo viņas ir gājušas pazemē. Nu, te cilvēkiem, es nezinu, te ir daudz, kur uz planētas ir elle šobrīd, ja? Viņas mīt sievietēs, jo viņas pašas ir kā sievietes, kā enerģijas, kā arhetipi, kas ir pazinušas sāpes un pārvērtušas tās viedumā. Un tad, kad mēs ejam iepazīties ar viņām, tieši tas notiek. Katra cilvēka dzīvē tieši tas notiek. Un viņas, jā, baznīca viņas nozākāja, bet gars atcerās. Mīlestība atcerās, patiesība atcerās, un tas ir tas, kas ir vērtība man. Kad viņas abas pamostas, notiek kaut kāda maģija cilvēkā. Tas ir tas, kas ir šī pārslēgšanās no kaut kāda tā matriksa, ko mēs pazīstam kā matriksu, kā filmu matriks, kā to kaut kādu sistēmu, kur ir bankas paverdzina cilvēkus, valdība kontrolē katru soli, ja? Tur reliģijas dogmatiski iespundē tevi kaut kādās, tur vēl pamostās dievišķais matriks, ir dievišķais saslēgums, dievišķais ceļš, sinhronitātes, viedums, Sofija, kas ļauj mums atkal dzīvot ar vien vairāk jēgā, un tā ir tā jaunā pasaule. Tas ir tas, uz ko mēs ejam. Un tas ir tikai tad, kad mēs atmodinam sevi dievišķo, sievišķo. Arī. Protams, arī dievišķam vīrišķam ir jāmostās un jātīrās, bet šoreiz vienkārši, tikai šoreiz nav par to stāst. Sieviete tikai tā, kur, jūs iedomājaties, kuras ir svētās sievietes, vai nevainīgās, ja, kuras drīkst apbrīnot tikai pa gabalu. Bet tad, ja viņi ir saistīti ar seksualitāti, bieži vien viņi ir padzīti malā, jo viņas ir baila. Vai arī tikai ļoti kontrolētā vidē. Viņi tiek atzīti par pieņemamu esam. Un tad, kad viņas atbrīvojās, tad arī tās patriarchāta varžas sabrok un tā sievietes klātbūtne dievišķajā un sievietes ķermenis kā templis, visa šī tēma, viņa nepatīk vīrietim. Viņš nevar to kontrolēt. Viss, kas ir šī te vīrišķa enerģija, ne banka to var kontrolēt, ne reliģija, ne valdība. Bet viņi dara visu iespējamo. Un, protams, arī vīriešos tas atspoguļojās, ja? Tāpēc, ja tā sievišķā enerģija nav kaut kāda sliktā, ja tā čūska nav maldinātāja, bet atmodinātāja, iniciētāja, jo tieši ar Mariju Magdalēnu un ar Lilitu un ar daudzām citām ir saistīts gan čūskas, gan pūķi, gan viss kaut kas tāds, kas ir ticis vienkārši gadu tūkstošiem padarīts par kaut ko sliktu. Par dēmoniem. Sievišķā enerģija ir padarīta bijusi par dēmonu. Sieviete ir bijusi padarīta par dēmonu. Viņai dara pāri. Kad viņai uznāk histērija, viņa tiek padarīta par trako, bet kā lai viņa aizstāvās? Daudz šīs lietas, kur sievišķās izpausmes vienkārši padarīts par kaut kādu ārprātu.
Tā vietā, lai cienītu to, ka sieviete ir pilnīgi cits radījums kā vīrietis. Un jā, vīrietis tā nedarīs. Vīrietim tas nav normāli, bet sievietei daudz kas ir normāli. Tas, kas vīrietim nav normāli un otrādāk. Magdalēnas veids dievišķo nevis caur hierarhiju, bet caur intimitāti. Cik gan daudziem tas ir ķecerīgi. Abi šie simboli, viss tas ir svēts, jo viņi apgāž loģiku, kur saka, ka garas atšķirs no matērijas. Un daudziem tas ir kaut kas briesmīgs, jo, ja dievišķais ir iespējams ar atteikšanos no vēlmēm un no ķermeņa, tad sieviete vispār nav vajadzīga. Jo sievietei mīt vēlmes un sievietei mīt seksualitāte. Un sievietes šī enerģija ir tā, kur vīrietim ir tik vajadzīga, tik vēlama, tā, kurā viņam ļauj kalnus pārstumdīt. Bet tas taču ir skaisti, un kopā viņi rada realitātes. Jo reliģija no viņām baidījās ne jau tādēļ, ka viņas ir amorāls, bet tādēļ, ka viņas bija spēcīgas. Un to ir ļoti svarīgi saprast, ka tas ir spēks, tas ir tas, ko mēs darām spēkā. Mēs ejam atgriezt šīs enerģijas, mēs ejam atgriezt. Viņas tur ir jau mūsos, viņas vienkārši ir jāpamodina. Jo viņas glabā tos noslēpumus, viņas glabā tās zināšanas, atbrīvošanos no ķēdēm, jo to neviens tev tāpat neiedos. Tas ir jāaiziet un jāpaņem, jāpaprasa, jāpamodina. Un tikai tas, kurš sazimējas ķermenī, pa īstam dzīvo. Un tā ir klātbūtne, kurai nevajag templi, tā ir enerģija, kurai pietiek vienkārši būt šeit, pievērst uzmanību, atcerēties. Viņa pati kļūst par avotu, un kad sieviete pati kļūst par avotu, viņai nav vajadzīga vīrišķā ne kontrole, ne valdība, ne reliģija, ne banka, nekas viņai nav vajadzīgs. Viņa ir patstāvīga, brīnišķīga, lieliska, zinoša, vieda, jutekliska, maiga, mīloša. Viņa ir dzīve, pati dzīve ķermenī iekšā. Nu, bet kas var būt labāks par to? Jā, ko es tur vēl beigās pierakstīju. Kopā viņas mūs aicina uz lielo atcerēšanos. Lilita iemāc būt ar savu mugurkaulu. Magdalēna iemāc mīlēt ārpus likumiem, un kopā viņas abas atsauc to dumpiniec tevī, lai mēs varam radīt to jauno pasauli, lai mēs varam iemiesot dievišķu patiesību un caur to patiešām radīt kaut ko skaistu un iedzīgu šīs planētas. Un es ļoti ceru, ka tu pievienosies mūsu pētījuma, mūsu dzīves atmodas stāstam, kur mēs ejam un daram. Mēs izvēlamies darīt to, kas nav bijis ļauts tik ilgi sievietēm, kurus mūsu mammas un vecmāmas, līdz viņām nenonāca visdrīzāk šī informācija. Viņām nebija iespēja to izdarīt. Bet mums ir. Tev ir iespēja atmodināt šīs enerģijas un sākt jauno pasauli sevi, ar sevi. Sākt mīlestības revolūciju savā guļamistabā. Kas gan var būt labāks par šo? Pievienojies spēkā. Raksti man ziņu, un es tev visu izstāstīšu. Ļoti, ļoti gaidīšu.